tad pagājušās nedēļas beigās Apple noturēja pasākumu Guggenheim muzejā Ņujorkā. Pasākums bija veltīts izglītībai un e-grāmatu lietām. Tika prezentētas patiesībā 3 lietas, no kurām droši vien kā mūsu platumgrāda iedzīvotājs vairāk interesējas 2. Proti tā ir aplikācija iPad paredzētu e-grāmatu veidošanai iBooks Author un attiecīgi jauna iBooks aplikācija, kura dod iespēju ar šo aplikāciju radītās grāmatas iegādāties un apskatīt. Atšķirībā no parastām iBooks grāmatām, ar iBooks Author iespējams izveidot grāmatu, kurā būs ne tikai teksts un ne tikai attēli un ne tikai satura rādītājs, bet arī dažādas multimēdiju komponentes, slideshowi, interaktīvi attēli, video. Proti, izveidots jau reāls tāds sava veida visu mūsdienu tehnoloģiju apkopojums grāmatā. Paskatīsimies, kas tad izskatās iBooks Author un kā ar viņu darbojas un apstīsimies, ko mēs ātrumā varam uztaisīt no pat nesen Nextl publicētā Alda Bites firslooka par Subaru XV crossover. Aplikācija ir bezmaksas un mēs viņu varam dabūt Apple Mac aplikāciju veikalā. Ja? Vienkārši paņemam, lejupielādējam un mums viņa jau būs. Ja? Lūk, kas tad notiek? Ko līdz mēs startējam aplikāciju, mums tiek piedāvāti 6 dažādi grāmatas dizaina veidņi vai veidnēs. Izvēlēsimies ātri vienu, ņemsim basic, klikatu, klakatu, pāžam, un lūk, mums ir atveras loks, kurš patiesībā būs pazīstams tiem, kuri pirms tam izstrādājuši ar Apple iWork programmām, un, proti, Keynote, Pages un Numbers. Kā jau visām aplikācijām Lionā, arī šai ir pilnekrāna režīms. Ja? Mēs nospiežam, un lūk, mēs redzam pilnā ekrānā visu savu to darbu. Ja? Tāpat viņu var, protams, arī paņemt un pārslēgt atpakaļ. Ja? Mēs redzam titulu lapu, proti tā ir tā lapa, kāda tā parādīsies iBooks Store veikala plauktā. Attiecīgi, mēs varam pievienot kaut kādu ievadu video. Automātiski tiks izveidots arī satura rādītājs, kur arī manuāli iespējams koriģēt. Ja? Un vārnīca mēs varam paņemt kaut kādus termiņus, kas ir mūsu grāmatā, uzreiz ērti ievietot vārnīcā, lai lasītājiem to būtu vieglāk izmantot. Ja? Un zem tiem mēs redzam ir pašas grāmatas lapas, kur katrai attiecīgi mēs varam izvēlēties dažādus tos dizainus. Tāpat arī iespējams pielikt tādu vai citādu izklājumu lapu klāt. Ja? Tas, ko mēs šoreiz darīsim, mēs, kā jau teicu, paņemsim Alda Bites to pašu firslooku un paņēmu arī apskatītā auto attēlus vairākus internetā. Ja? Uzreiz saku, ja, autortiesības ir tam, kas viņu fotografēja. Acīmredzot, šajā gadījumā tas ir pats Subaru, spriežot pēc attēlu kvalitātes un pēc tā, ka daļa no šiem attēliem ir datora zīmējumi, nevis fotografijas. Lūk. Un
video saturam izmantošu jau Nextelvē publiskoto to īso ievadu video, kas ir Alda Bites rakstītām Subaru XV crossover apskatam. Kā teksta pamats būs autora rakstītais teksts. Mēs varam izmantot gan Microsoft Word, gan Apple Pages, gan, OpenOffice rakstītu dokumentu, un ja tas ir Words vai Pages, un ja mēs tur esam izmantojuši tādu lietu kā piedevuši virsrakstiem arī attiecīgu stilu, ja tas ir virsraksts numur 1, tas ir virsraksts numur 2, tad, kolīdz mēs šo dokumentu ieliksim iekšā iBooks autora aplikācijā, tad viņš attiecīgi tiks arī noformatēts atbilstoši tiem mūsu stiliem, ko mēs esam iedevuši. Protams, ka principā es varu arī atvērt iBooks autora aplikāciju un izmantot viņu kā teksta redaktoru, rakstīt grāmatu un beigās viņu saglabāt. Tiesa, protams, ka īsts teksta redaktors tomēr droši vien ir jaudīgāks un piemērotāks līdzeklis šādam uzdevumam. Ok, sākam, paņemam teksta dokuments, iemetam viņu iekšā, ko mēs darīsim, mēs paņemsim, uztaisīsim jaunu nodaļu, čiks, mums viņi ir, ja. Šito iepriekšējo mēs aizmetīsim prom, delete. Tā, redzam, ka tam formatējumam ir savas sekas, ja, proti, mēs redzam, ka mums ir iedots, ja tas ir heading 1, iedots virsrakstam pieliks latvienīgs, to mēs, protams, noņemam nost. Skaidrs, ka mēs noteikti vēlamies citu attēlu šeit redzēt, ja? Es domāju, ka tas varētu būt tāda Subaru XV tūplāns luktura, ja? Kas varētu būt piemērots ievadu pasākumam. Ja? Skaidrs, ka šis teksts ir jāpiemēro, lai tas būtu noderīgs mūsu elektroniskajai grāmatai. Paņemam šito, izņemam ārā, šajā vietā ieliekam tajā placeholderī iekšā tekstu. Droši vien, ka paņemam un uzreiz arī pasakām, ka tas mums būs chapter introduction. Ja? Labi, ok. Mēs redzam, tos teksta blokus mēs visus varam mainīt, viņš arī automātiski mums parāda attālumus un pielīp tām vietām, vai teiksim, ja mēs pa centru gribam, ja, pielīp tām vietām, kuras mums no maketēšanas viedokļa varētu būt nepieciešams. Ja. Šajā gadījumā izvēlamies tādu, kur ir abi vienādi, ja. Čiks, paņem šito uz leju, lai viņš būtu vienādi ar mūsu to, un pirmais ir kā izdarīts. Ja. Okay. Tā, šo mēs ņemam nost, tā kā mums bija, ja. Ieliekam atkāpīt, lai būtu, ja. Šeit paņemam, ieliekam heading 2, lai būtu, ja. Čiks, heading 2, čiks, iezīmējam, un heading 2, un to pašu izdaram arī ar tehniskajiem datiem, ja. Čiks un heading 2. Tik tālu mēs esam tikuši. Protams, ka mēs, ja reiz taisām iBooku, mēs gribam, lai tur būtu arī tas, ar ko tas atšķiras no EPUB elektroniskajām grāmatām, proti, lai tur būtu interaktīvs multimēdija saturs. Lūk, mēs gribam, lai cilvēks, kad var šo grāmatu, vispirms redz video. Lūk, tajā ievadu video, paņemam, ieliekam iekšā savu to sagatavoto video failiņu. Kur viņš ir. Protams, ka mēs viņu varam arī nostīties, bet vairumā gadījumā šajā stadijā mēs tomēr jau zinām, kas tur tiks rādīts. Ja. Lūk.
lai nebūtu jālasa tīri teksti, bet tiem būtu arī kaut kādas, kur aci piesiet, ja? Tad mēs, protams, paņemsim un ieliksim iekšā kādu widgetu. Šai gadījumā tad būs slideshows, ja? Ok, lūk, kur mums ir bildes. Čiks. Paņemam tās bildes un iemetam iekšā, ja? Tas, kas notiek, tās bildes tiek ievietotas, lūk, mēs varam viņas pāršķirstīt, ja? Tāpat mēs varam arī novietot šo slideshow tādā vietā, kā mēs gribam. Nu, droši vien šai gadījumā mēs varbūt ieliksim viņu šādi, lai tā lapa būtu šeit. Ja. Ierakstam attiecīgi nosaukumu, ja. Subaru XV attēlos. Ja? Okay. Šeit mēs varam izdarīt vairākas lietas, proti varam ielikt, lai tā attēls šķirtos ar maziem tiem thumbnailiem, jeb sīktēliem, kā viņus sauc. Ja? Kas nebūtu nav slikti. Ja? Tas, ko mēs vēl varam izdarīt, mēs varam uzlikt vai būs atsevišķs paraksts, teiksim, katrai bildei, vai visām tas būs kopīgs. Mūsu gadījumā mēs gribam, lai viņš būtu visiem vienāds, ja? Un šim nolūkam paņemsim to ielauzumu, ko Aldis Bita bija sagatavojis. Ieliekam čiks, un te nu viņš ir, ja? Lai nebūtu tā, ka mums viņš beidzas zem iPad ekrāna, mēs vienkārši paņemam, paceļam viņu uz augšu, novietojam tā, lai tas izskatās pieejami. Te mēs varam čiks pāršķirt, ja, attēlu, tāpat arī varam, protams, skatīties, kā viņš ir. Protams, ka viņš būs iPadā, mēs varēsim arī ar pirksiņu turpat pakaļ viņu īdīt. Lūk, tik tālu esam, iesim tālāk. Lūk, nākošā lapa, ja. Nu, droši vien, ka tas, ko mēs vēlamies, varbūt arī ielikt kādu interaktīvu tādu attēlu, ko var piebāzt. Pirksim pievilkt klāt, paņemt nost, ja. Nu, mums tāda īsti ļoti laba speciāli šim nolūkam sagatavotu attēlu nav, bet kaut kas vairāk vai mazāk derīgs ir. Ja. Ejam atkal pie widgetiem. Kā mēs redzam, te var ielikt arī, protams, video, te var ielikt, zināmā mērā, kaut kādu tekstu, kur liek lasītājiem, vai, piemēram, ja tas ir skolnieks, tā kā tas ir tomēr izglītībai veltīgs pasākums, ielikt tekstu interaktīvu, kur ar pirkstu jāliek iekšā vai nu pareizi atbildi jāatzīmē, vai jāliek attēli pareizajās vietās, un attiecīgi pēc tam var pārbaudīt, vai esi pareizi atbildējis šiem jautājumiem vai ne. Var ielikt arī Keynotes prezentāciju, interaktīvu attēlu, proti tādu, kur mēs varam kaut ko mainīt, pamaksot ar pirkstu, ja? Vai arī sagatavotu 3D modeli, kurš gan būtu jāsagatavo jau kādā citā programmā. Ja? Un, ja esam uztu ar HTML un HTML5, tad mēs varam ielikt arī HTML widgetu, un tad jau ir plašākās iespējas pašam savām rokām izveidot tieši tādu to widgetu, kādu mēs vēlamies. Ja? Šai gadījumā ieliksim interaktīvu to attēlu. Ja? Lūk, mēs redzam, tāpat mēs varam paņemt un ielikt viņu kaut kādā noteiktā vietā, ja? Čiks, lai būtu pa vidu. Ja? Un te mēs inspektoru panelī varam apstīties, kā viņš mainīsies. Ja?
un ielikt kaut kādu aprakstu. Ja? Nu, tas, ko es atradu, varētu būt šis attēls. Ja, ja mēs apskatāmies, tad tur ir attēlots nakts un dienas gaismā auto salons. Ja? Mēs varam paņemt, nomainīt to piesaisti punktu, kur viņš piebrauks. Ja, arī tā teksta bloka atrašanās vietu palielinājumu, kāds viņš būs tajā brīdī. Ja? Ierakstām dienā. Čiks, to mums nevajag, to nost. Ja? Un saglabājam, teiksim, ka tā ir diena, set view, ok, tālāk ejam uz šo, ja, un šeit uzliekam arī samazinām palielinājumu, lai var redzēt, kā tas izskatās, ja, un te mums būs naktī, ja. Naktī, tas, ko es aizmirsu šo te punktiņu pārlikt droši vien kaut kur šeit. Ok, tā. Lai redz, ka tā ir nakts, set view. Kārtībā. Ok, tik tālu esam. Lūk, ielikām dienā naktī. Ja? Redzam, kā viņš izskatīsies, viens un otrs. Labi. Tā, ierakstam šeit. Ierakstīsim tur. Salona interjers, ja. Nu, lūk. Esam uztaisījuši. Ok. Tā, apstāmies, kas notiek tālāk. Nu, droši vien, ka mums īsti nepatīk, ka šīs lapas izklājums, plus un mīnus mums būs kopā secinājumiem klāt pie teksta, un tehniskie dati gan būs nākošajā lapusē. Šādi, ja. Būtu, ja. Ja tur būtu kaut kāds jautrāks nobeigums, ja. Tad mums pieliksim next logo, ja. Maziņi, protams, ja. Čiks. Tik tālu esam, apsīsimies, mums ir kaut kas saturs, vārnīca. Paņemsim, izdarīsim tādu lietu, ka pieliksim kaut ko vārnīcā, lai jūs redzētu, kā tas notiek. Šim nolūkam atsevišķi toolbars, mēs viņu arī pieliekām, šauglas arī toolbar. Lūk, atradīsim kādu lietu, kura varētu būt noderīga. Nu, droši vien tas mūsu gadījumā varētu būt stāsts par clearance. Ja? Mēs paņemam, iezīmējam to, ierakstīsim clearance, pievienot termiņu, un mums viņš arī ir. Ja? Nu, ierakstīsim paskaidrojumu, ko tad nozīmē clearance. Clearance, kā zināms, nozīmē lai būtu pavisam skaidrs, pievienosim arī kādu čiks. Nu, paņemam attēlus. Nu, lai būtu skaidrs, jā, rekur būs pietiekami ok. Paņemsim varbūt vēl lielāks, viņš ir varbūt smukāks zīmējums. Lūk, ir skaidrs pietiekami.
ilustratīvus zīmējumus. Ja? Protams, es nekādā veidā nepretendēju uz viņu autortiesībām, bet mēs jau to izmantojam kā mācību materiālu, kā ilustratīvu materiālu, nevis kaut kā savādāk. Ja. Lūk kā. Kad viss izdarīts, pieliekam savu iPadu pie datora un klikšķinām Preview. Kā rezultātā mūsu sagatavotā grāmata lūk parādās iPada iBooks 2 aplikācijā. Nu, te mēs viņu varam arī apskatīt, kāda tā būs, kad to kāda tā būs, kad tā nonāks līdz mūsu lasītājiem. Lūk, vienā naktī viss smuki palielās. Lūk. Tā. Kas tālāk? Tālāk, lai šo grāmatu publiskotu, mums ir nepieciešams iTunes Producer, kas ir bezmaksas programma, kuru mēs saņemam pēc tam, kad mēs esam izveidojuši savu iTunes Connect kontu. Konti ir divu veidu. Maksas satura izplatīšanai un bezmaksas satura izplatīšanai. Bezmaksas satura izplatīšanai mēs varam burtiski izveidot to pāris minūtēs, ja vien mums ir interneta pieslēgums un dators.